lieliski jautājums, to savādāk jautājums. Nu labi, Ričards, tas pastāst, kuro gadu jau mēs tiekamies un kas te notiek? Mēs te tiekamies pirmo gadu ar tevi. Liela apmēķi. Seminārs mums tiek laikas 22. gadu. 22. gads. Tāpēc seminārs ir atgriezies vēl vienā ziņā atpakaļ pie saknēm. Jūs zināt, tā kā pēdējos 5 gadus seminārs notika mums 5 dienas, pēc tam vēl 2 dienas bija čempionāts. Tas tā nav bijis mūžīgi. Seminārs no pirms sākumiem bijuši 2 nedēļas nogalu, nedēļa pa vidu, kopā 9 dienas. Seminārs, mācīšanās, 9 dienas, nekādas sacensības, nekādas tādas lietas. Tas būs tieši tā kā būs šogad. Kā ir ar dalībniekiem? Kā tu jūti šogad ir lielāka interese kā iepriekš? Šogad interese ir lielāka, tas ir viens. Otrkārt, šogad ir visnotaļ specifiski šī interese. Mēs mēģinām iepriekš pieteikšanos. Jā. Pieteikušies ļoti daudz tā cilvēku. Sevi kompānijām vispār agrāk manīja un pējušies dienas iepriekš. Un tās ir tiešām tā būs uz dēļu, instruktoru un visu pieejams, visu vietas. Jā. Kaut kāds sajūta, ka iepriekšējos semināros šie cilvēki vienkārši kaut kā tik atrauc, ka viņiem likās savējiem tā, jā, tagad vairāk liekas, ka šis seminārs ir priekš viņiem priekš iesācējiem. Priekš tiem būtu interesanti, kas meklē savu ceļu uz visiem. Un ko tu būtu gatavs, pieņemsim, nezinu, nākotnē mainīt vai uzlabot, kā tev liekas, kas vēl būtu jāizdara, nu tas, kas, būtu ideālais variants? Ļoti labs jautājums. Es domāju, ka semināra pēdējā dienā es par šo varētu pateikt. Ok, labi. Tātad galā ar to, ko mēs esam uzlabojuši šajā seminārā, jā, un tad semināra pēdējā dienā tas mācībā. Atgādini, tad kad jābrauc visiem?